Sveiki visiem! Es tā īsi un konkrēti, jo laika ir maz, stāstīšu par sevi sakot, vienkārši es sevi uzskatu par tādu dinozauru IT jomā vairāk kā 20 gadus, un patreiz esmu CERT.LV kiberincidentu novēršanas institūcijā kā kiberdrošības speciālists. Un mana šīs dienas tēma jums būtu kā vadītājiem pastāstīt, sniegt tādu vispārējo ceļvedi kiberdrošībā, bet arī pieminot tos CERT.LV pakalpojumus, kurus jūs varat pieprasīt un kuri jums var būt pieejami pilnībā bez maksas. Jo, kā Daniels arī minēja, Nacionālais kiberdrošības likums nosaka daudz un dažādas prasības, bet labā lieta, kad ir arī piedāvāti dažādi risinājumi, kurus arī ir būtiski zināt, iepazīties un tos arī izmantot. Tad runājot par kiberdrošību, mūsdienās riski uzglūn no visām pusēm. Ir tā dēvētie redzamie un neredzamie riski. Tie var būt, kā jau Daniels minēja, tie var būt paši darbinieki, iekšējais risks vai kā cilvēku faktors. Tās var būt novecojušas IT sistēmas vai nepareizi konfigurētas, uzturētas. Tie var būt riski no mūsu klientiem, no sadarbības partneriem, trešās personas, kādi konkurenti vai kādi klienti. Principā no jebkura mūsu biznesa rakursa var uzglūnēt arī tāds kā kiberrisks, un būtiski šeit vadītājiem ir šo apzināties un saprast, ka mūsdienās, diemžēl, šajā pieaugošā kiberincidentu dinamikā un arī izsmalcinātākās tās uzbrucēju metodes nosaka, ka uz IT atbildīgā vai uz IT darbinieka kiberdrošību nevar tikai un vienīgi uzlikt uz viņa preciem. Tas ir strateģisks lēmums un arī uzņēmuma līmenī šis strateģiski arī ir jāapspriež, jo sekas var būt dažādas, ne tikai finansiāli zaudējumi vai datu zaudējumi, datu noplūde, bet arī reputācijas zaudējumu un darbības pārtraukšana vai iesaldēšana, teiksim tā. Līdz ar to tas ir kiberdrošība lielā mērā ir arī daļa no jūsu darbības nepārtrauktības strateģiskiem sastāvdaļas. Būtiski arī tādēļ, ka pati kiberdrošība un Latvijas kiberapdraudējuma līmenis oficiāli ir noteikts kā augsts kopš 2022. Gada janvāra. Tas ir pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, un to arī mēs redzam statistiski. Šis intensitāte un kiberapdraudējuma skaits un incidentu skaits tikai un vienīgi pieaug. Pāris mēneši pēc kara sākšanās tas pieauga visstraujāk, bet to, ko mēs redzam, šī tendence, diemžēl, nesamazinās. Un, ja kādreiz fokus bija vairāk tā kā publiskais sektors, tad mūsdienās jau tas ir ik viens. Kā mēs arī redzam sākotnēji, slaida redzams, ka liela daļa uzbrucēja resursi tiek vedīti tieši uz ievainojamības skenēšanu. Tātad vājākā ķēdes posma atrašana, kā uzbrukt un uzbrukt jebkam. Un nerad šis vājākās posms ir kāds privātais uzņēmums, sadarbības partneris vai kas cits. Līdz ar to jebkuri mehānismi kiberuzbrucējiem ir labi esam. Un runājot par mums kā CERT.LV, mēs esam kiberincidentu novēršanas institūcija, strādājam zem aizsardzības ministrijas pāraudzībā un esam daļa no Nacionālā kiberdrošības centra, šī operacionālā daļa. Un mūsu darbība nosaka Nacionālās kiberdrošības likums, un tā ietveros ir arī daļa pakalpojumu, par kuriem es šodien parunāšu, kurus ir pieejami visiem Nacionālā kiberdrošība likuma subjektiem bez maksas. Ir arī daļa no tiem, kas ir pieejami arī ikvienam Latvijas iedzīvotājiem, Latvijas uzņēmējiem. Mēs kā komanda strādājam iekš 2006. Gada un aicinātu arī jums, ja kādreiz ir kaut kādas aizdomas vai esat kļuvuši par upuriem, noteikti sazināties ar CERT.LV, jebkurā dienas laikā. Mēs jums palīdzēsim gan šo incidentu novērtēt, saprast, uzdosim pareizos jautājumus un palīdzēsim tikt ar to ķibeli galā. Kopš 2022. Gada, kad kiberapdraudējums ir noteikts kā augsts, strādā arī Latvijas kiberdrošības kopiena, jeb tāda kā kopienas komanda, kuru CERT.LV ir izveidojis. Tas ir kā Matermost čats, kurā liela daļa IT speciālistu savā starpā var raiti apmainīties ar dažādu būtisku informāciju kiberdrošībā. Šis bija tāda iedvesma no Ukrainas pieredzes, tas bija arī viņu ieteikums, un tāpēc arī šāds čats ir tapis. Tātad šis arī ir pieejams ikvienam, bet tas ir tīri IT speciālistiem. Tā kā jūs kā vadītāji varat painteresēties, vai jūsu IT darbinieks zina par šādu kiberdrošības kopienas esamību, un vai viņš ir daļa no šīs kopienas. Un ja ir interesē kļūt par daļu no šīs kopienas, tad gan ir būtiski zināt kādu, kas ir jau šīs kopienas dalībnieks, un rakstot uz CERT.CERT,
interesi un ieteikumu vai kādu galvotāju, kurš ir šajā kopienā un jums var galvot, un jūs ātrāk un raitāk uzzināsiet par aktuālā ievainojumībām, aktuāliem uzbrukumu veidiem, taktikām un tā tālāk, un savā starpā apmainīties ar būtisko informāciju kiberdrošībā. Tad tas ir numur viens. Otra būtisks pakalpojums, kas arī tap tieši paaugstinoties šīm kiberapdraudējuma līmenim, ir draudu medības, kuras mēs arī sākām kopš šī paša gada, un šobrīd aptuvenais kopējais pārbaudīto institūciju skaits jau ir vairāk kā 40, tie ir 160,000 analizētas iekārtas, un, diemžēl, tas, ko mēs šajās draudu medībās esam atklājuši, ka līdz šim ir aptuveni 20%, kurās ir konstatēta šo draudu aktieru klātbūtne. Tātad draudu medības pēc būtības ir tāds kā pakalpojums, kurā mēs paskatāmies, vai jūsu infrastruktūrā ir kāda cita draudu aktieru klātesamība. Un, ja viņi ir, tad attiecīgi šis drauds tiek, kā lai saka, izskausts. Un izskaust no jūsu infrastruktūras. Draudu medības pašas pa sevi ir ļoti laikietilpīgs process, un tas prasa arī ieguldījumu no jūsu puses, no jūsu IT darbinieku puses, jo tas tiešām tiek realizēts tiešā sazobē. Bet par to tad vai un cik ilgi un par detaļām, un vai tas jums interesē, un vai jūs varat šos pakalpojumus saņemt, atkal aicinu jums rakstot uz CERT.LV, norādot jūsu iestādes nosaukumu un kontaktpersonu, tad mums sazināties, un mēs detalizēti tad varēsim kopīgi iziet cauri jūsu infrastruktūrai un saprast, kāda veida pakalpojums, vai tās ir draudu medības, vai kāds no citiem jūsu gadījumā būtu vispiemērotākais. Tad šī ir par tādiem tādiem aktuālākiem pakalpojumiem jauniem, kas radās tieši pēc kara sākšanās Ukrainā. Bet, ja mēs salīdzinām tagad šos pakalpojumus vairāk ar kiberapdraudējumiem, visizplatītākām kiberapdraudējumiem šobrīd, kādi mums ir, ko arī minēja arī Daniels no mūsu šīs ceturkšņa atskaites, tad pirmā lieta, kas arī bija statistiski redzama, ar ko pieaug, diemžēl, katru reizi, tā ir krāpniecība. Tie ir dažāda veida pikšķerēšanas ēpasti, krāpnieciski ēpasti, kas tiek sūtīti jūsu grāmatvežiem, īziņas, kaut vai vienkārši surfojot internetā, atrodot kaut kādas reklāmas un tā tālāk. Bet mērķis ir viens, tad iegūt sensitīvu informāciju no jums vai inficēt jūs ar kādu ļaunatūru. Runājot par šādu veidu krāpniecību, diemžēl statistiski Finanšu nozares asociācija ir apkopojusi, ka par pagājušo gadu vairāk kā 15,5 miljonu eiro ir izkrāpti. Tātad šī ir tiešām ar vien pieaugoša tendence, arī finansiāli mēs redzam, šie zaudējumi pieaug. Labā lieta, ka pieaug arī novērsto incidentu, novērsto zaudēto finansiālo līdzekļu daudzums arī. Tādēļ šī ir lieta, par ko ne tikai ir jārunā, bet arī ir jārīkojas. Un kā tad jūs kā vadītājs varat rīkoties? Tad pirmā un visbūtiskākā lieta ir izglītot savus darbiniekus. Itin ikvienu, ne tikai izglītot un teiksim tā, uzpumpēt muskuļus jūsu IT atbildīgiem un kiberdrošības speciālistiem, bet tik vienam darbiniekam, kas ir jūsu komandā, vai nu tas būtu jūsu mārketinga cilvēks, grāmatvedis, klientu apkalpošanas speciālists, HR speciālists, lai kas viņš būtu, ir būtiski šim cilvēkam apzināties šīs kiberhigienas vadlīnijas, viņas arī piekopt un saprast, kāpēc viņas tādas ir. Tikpat arī būtiski arī saprast šos dažādos trikus, kādus piekopju uzbrucēju un saprast, kā viņam reaģēt. Un tad līdz ar to šeit ir vēl viens pakalpojums, ko mēs kā CERT.LV piedāvājam. Tās ir izglītojušas lekcijas un spēles, kur vai nu teorētiski tātad tiek izstāstīti, izrādīti tā mirkļa izplatītākie uzbrukumu veidi un taktikas un šie triki, kādus uzbrucējs piekopj, gan arī spēļu veidā, tādā kā kiberincidentu izmeklēšanas spēļu veidā, iespēja jūs darbiniekiem iejusties kiberincidentu risinātāju lomā un pamanīt un risināt kādu konkrētu kiberuzbrukumu, kas ir noticis kādā uzņēmumā. Jo viena lieta mēs teorētiski mums tiek izstāstīts, mēs liekas, mēs visu ļoti labi saprotam, nu kuram tad tas nav skaidrs, bet tad, kad mēs izmeklējam un mums ir jāatrod šie dažādi sarkanie karogi šajos ēpastos vai kodos, tad mēs kļūstam, tad kaut kā šīs zināšanas aizlido pa ausu galam. Ja? Līdz ar to tas ir tāds spēļu veidā apmāca šīs kiberhigienas vadlīnijas un parāda, cik patiesībā
elementāri ir kļūt par hakeri un cik vienkārši patiesībā ir veikt šo kiberuzbrukumu. Tā kā šāda veida pakalpojums ar lekcijām un spēlēm arī ir pieejams, un jums interesē, tad pietiekšanās ir iespējama rakstot uz events@cert.lv. Viena lieta ir izglītot, otra lieta ir arī mazliet iztestēt un pārbaudīt, lai mēs redzam, vai šīs zināšanas un mūsu prasmes arī laika gaitā aug, un to šeit var talkā ņemt dažādu veidu pikšķerēšanas uzbrukumu simulācijas, kuras arī var pieprasīt CERT.LV, un tās ir pieejams arī sazobē ar jūsu darbinieku, vai tas ir IT atbildīgais vai kāds cits, kur mēs kopīgi izstrādājam šo viltus pikšķerēšanas ēpastu, izsūtam jūsu kolektīvam, un tad apkopojam šo statistiku un nosūtam jums tādu kā atskaitu, kur jūs varat redzēt, kādus pikšķerēšanas ēpastus, kuri darbinieki atvēra, ieklikšķināja, ievadīja datus, neievadīja, cik reizes un tā tālāk. Tad detalizēts atskats gan uz to, cik cilvēki ir uzķērušies vai nav uzķērušies uz šāda veida krāpniecības simulāciju. Tā kā tas ir arī viens pakalpojums, kurš var būtiski jums spēt ne tikai novērtēt jūsu esošo darbinieku kiberhigienas prasmes, bet arī laika gaitā mērīt šo progresu, kā tad notiek, vai uzlabojās šīs darbinieku prasmes vai nē, un kas tad ir tas, teiksim, kura nodaļa vai kuri darbinieki varētu būt tie, kuros ir jāiegulda vēl vairāk. Šeit aicināt noteikti šo pikšķerēšanas uzbrukumu simulāciju neveidot kā sodu un noteikti pēc šiem rezultātiem, kā lai saka, nesodīt darbinieks par kaut kā nezināšanu, jo tas tīri pēc pieredzes, var teikt, nestrādā. Vēl viena būtisks pakalpojums, kas var palīdzēt tieši pret krāpniecību, ir DNS ugunsmūrs. Es ceru, ka liela daļa par to jau ir dzirdējuši, bet tie, kas nav, tad aicinu apmeklēt vietni DNS mūrs LV, kur ir arī detalizēti aprakstīts, kas tas ir, kā tas strādā. DNS ugunsmūrs vienkāršiem vārdiem sakot ir CERT.LV un .LV reģistra NIC izstrādāts rīks, kas jums neļaus nokļūt uzbrucēju slazdos. Proti, ja jums kāds ļaundaris izsūta ēpastu, īziņu vai jūs vienkārši surfojot internetā netīšām uzklikšķinat uz kādu ļaundara izveidota resursa, jūs vienkārši līdz viņa nenokļūsim, jo ugunsmūrs to atpazīs un neļaus jums piekļūt šim ļaunprātīgiem resursam. Viņš satur visu krāpniecisko resursu datubāzi, kas ir zinām ne tikai mums, bet mūsu sadarbības partneriem, bet kas ir būtiski salīdzinot ar citiem šādiem ugunsmūriem. Tātad mēs kā CERT tieši nomēram un skatāmies to telemetriju, kas ir būtiski šeit tepat Latvijā. Jo, ja mēs izmantojam kādu ārzemju ugunsmūru, viņš nesaturēs informāciju, pieņemsim par viltus vēl cieņam dienestu vai policijas saitēm. Tad tādas, kas ir pielāgotas tieši mūsu reģionam. Ugunsmūru var izmantot principā 3 veidos. Viens no tiem visvienkāršākais ir šis veids B. Tātad jūs varat norādīt savās iekārtos, rūteros, datoros, NIC LV DNS rekursīvos serverus, kuros DNS ugunsmūrs ir aktīvs. Variants A, ja jūs paši uzturat, jūsu iestāde pati uztur savus DNS rekursīvos serverus, tad jūs varat noslēgt līgumu ar mums un mēs piegādāsim jums šo ļaunprātīgo resursu sārakstu, kur jūs saņemsiet pret NDA, tātad Non-Disclosure Agreement parakstīšanas un varēsiet iekļaut savu DNS rekursīvajā serverī. Viedierīcēm tātad ir pieejama arī lietotne, kur jūs ik viens Latvijas pilsonis var lietot un arī, kas man liekas interesanti, arī redzēt, kādas tad tās ļaunprātīgās vietnes arī tikušas nobloķētas šeit. Tad tas ir viena pakalpojuma, kas pieejama saistībā ar krāpniecības novēršanu. Otra būtiska ielaušanās vektors ir dažādas ievainojamības un konfigurācija nepilnības. Tādēļ, kā jau Daniels minēja, ļoti būtiski arī testēt un novērtēt savu esošo infrastruktūras kiberdrošību. Un to arī var veikt, ņemot talkā lielu daļu CERT.LV pakalpojumu. Kā piemēram IT sistēma drošības testi, kuras mērķis ir tātad identificēt potenciālās ievainojumus, kādas ir jūsu konkrētajā IT sistēmā, kur jūs vēlaties testēt, un tātad rekomendācijas un uzsvērt šīs nepilnības, lai būtu skaidrs, vai viņas un kā viņas varētu novērst. Otrs ir kiberapdraudējuma simulācija. Tātad tas jau ir tāds sarežģītāks veids, kurā, kā jau Daniels arī aprakstīja, tad notiek šī simulētā ielaušanās līdz līmenim, ar ko abi ir vienojušies, kas ir lielisks veids, kā jūs ne tikai varat savus darbinieku prasmes, IT darbinieku prasmes novērtēt, bet arī jūsu jau iegādātos resursus, vai tie ir
drošības operācijas centri, CIEM, IDR, tātad jebkāda veida lielās finanšu investīcijas, kuras jūs esat veikuši, lai nodrošinātu kiberdrošību savā uzņēmumā ar šādu kiberapdraudējumu simulāciju, jūs arī varat savā veidā iztestēt, cik viņas ir efektīvas un kā viņas ir uzstādītas, vai pietiekoši labi vai slikti un tā tālāk. Un attiecīgi to arī pielabot. Kā arī agrās brīdināšanas sistēma, jeb ABS, kas veic tātad jūsu datu plūsmu anomāliju analīzi, principā identificē kiberuzbrukumu pazīmes, vai tajās ir vai nav, un tādā veidā jūs var brīdināt, vai ir kaut kas aizdomīgs notiek jūsu infrastruktūrā. Runājot par ievainojumībām, vēl viens pakalpojums, kas ir pieejams itin ikvienam, un ko mēs aicinātu arī izmantot itin ikvienu, ir koordināts ievainojuma ziņošanas platforma CVD CERT.LV, kur jebkurš uzņēmums, jebkura iestāde var reģistrēt savu sistēmu. Tur nav nekas jālādē iekšā, ir vienkārši jāpiesaka, ka, pieņemsim, es uzņēmums SIA Dana vēlos pieteikt ētiskiem hakeriem savu mājaslapu patestēt. Un ja kaut kādu ievainojumu jūs šeit redzat, tad lūdzu sazinieties ar mani un paziņojiet man un palīdziet man viņu, pieņemsim, atrisināt. Tādā veidā šie drošības pētnieki, jeb tādā tie ētiskie hakeri, viņi redzēs, tad jā, SIA Dana vēlas testēt savu mājaslapu, patestēs, un ja kaut ko atklās, tad ar mani sazināsies. Un lielā mērā tos mēros var arī pieņemt šo cilvēku darbā, lai salabotu šo ievainību, vai vienkārši tādā veidā izgaismojot savus tos aklos punktus, par kuriem mēs neesam aizdomājušies iepriekš, padarot savu sistēmu daudz drošāku. Tātad šādi izskatās šīs programmas reģistrētās, un te ir tieši uzņēmumi, ir daudz un dažādi, tā skaitā arī pašvaldības un jebkas. Un jūs varat šeit noteikt, ko drīkst darīt, ko nedrīkst darīt, kādus pakalpojumus drīkst šeit tekstēt un kādus nedrīkst. Un visbeidzot, trešā būtiskā lieta ir, ka nereti par kiberdrošību cilvēki aizmirst, vai nu veidojot jaunus pakalpojumus, tad mēs vairāk domājam par to ātrumu un ērtību, kādi tie būs pieejami un lietojami klientiem, bet par kiberdrošības aspektu piemirstam. Vai arī tie var būt sen izveidoti pakalpojumi vai produkti, par kuru uzturēšanai mēs neesam atvēlējuši pietiekoši daudz līdzekļus un laika, lai skatītos, lai laikam ejot, viņi vēl joprojām būtu droši. Un tādēļ arī šeit ir daļa pakalpojumu, kurus var izmantot un pieprasīt CERT-am. Pirmkārt, tās ir galda mācības, ja jūs esat izveidojuši jaunu sistēmu, procesu vai pakalpojumu, tad var aicināt CERT.LV speciālistus, kas izveidos tādas kā individuālas galda mācības, kuras tās var būt tiešām šis garums tām var būt ļoti atšķirīgs, tas var būt pāris stundas, tās var būt arī pāris dienas, kur tad izspēlēs kaut kādu konkrētu scenāriju, lai saprastu, vai par visiem kiberdrošības aspektiem ir padomāts ieviešot šo jauno risinājumi. Un te ir daži, kā slaidā redzami, daži no jautājumiem, uz kuriem jūs gūsiet atbildes pēc šādām mācībām. Ja šāds risinājums interesē, atkal pieteikšanās rakstot uz centrālo CERT, norādot iestādes uzņēmuma nosaukumu un kontaktpersonu, un tad ar jums sazināsies, kad un vai jums šāds pakalpojums ir pieejams. Drošības operācijas centrs, tas ir viens no centrālajiem pakalpojumiem, kāds ir pieejams. Tātad SOC, tas nav pieejams itin ikvienam, Nacionālajā kiberdrošība likuma subjektiem gan, un tas piedāvā jau tādu aktīvu un individuālu un pielāgotu kiberdrošības uzraudzību reāla laikā. Daudziem no jums ir SOC pakalpojumi, tātad aicinātu šeit jau konkrēti sazināties ar speciālistiem, lai izrunātu, kādas iespējas tieši paredz tieši šis CERT-SOC un kā viņš varētu jums izlīdzēt, arī rakstot uz CERT.LV. Un visbeidzot, protams, pēc mūsu jau nosaukumu, Kiberincidentu novēršanas institūcijas var jau saprast, ka mūsu centrālais pakalpojums ir incidentu risināšana un atbalsts. Un šeit arī itin ikvienu aicinu ziņot CERT arī tad, ja ir bijis kāds kiberincidents, vai nu jūs paši esat tikuši galā, bet lai mēs arī varam papildināt savu drošības telemetriju savā pusē. Tad jūs varat pārsūtīt gan krāpnieciskās ziņas vai sūtīt jums konkrētus incidentus, ja esat cietuši izspiedēju vīrusu gadījumā vai kādā savādākā, tad rakstiet uz CERT.LV, zvaniet mums dienakts tālrunis, kas mums palīdzēs. Incidentu risinātāji konkrēti būs darba laikā, bet tās pamatlietas un norādes jūs varat iegūt jebkurā dienas laikā. Kā arī jūs saņemat krāpnieciskas īsiņas vai
vai WhatsApp ziņas, arī tās var sazināties un pārsūtīt mums uz mūsu WhatsApp tālruni. Tā kā šie ir šie daži kontakti, kuri jums būtu vērtīgi zināt un būt pie rokas gadījumā, ja notiek kiberincidents un kāpēc Nacionālā kiberdrošības likuma ietveros, tad, ja jūs esat likuma subjekts, tad jums arī ir jāpārsūta nozīmīgi kiberincidentu gadījumā. Nu, tur jau ir atsevišķas blankas, kas jāsūta, bet ir jāziņo CERT.LV, kurā gadījumā ir noticis kiberincidents. Un tagad apkopojot visus šos pakalpojumus kopumā, es ceru, ka es neesmu pārtērējusi laiku tik daudz. Tātad šie visi pakalpojumi pa lielam iedarās tādās 4 daļās. Viena, kas ir balstīta uz testēšanu, tātad šie drošība testi, draudu medības, simulācijas, pikšķerēšanas, uzbrukuma simulācijas, kā arī koordinētās ievainojamības atklāšanas platforma. Tātad šie ir tie, kas jums ļaus novērtēt un saprast, cik tad jūs esat stipri tieši no kiberdrošības aspekta kā uzņēmums. Tālāk jau ir atsevišķi pakalpojumi tieši uz uzraudzību un aizsardzību, kā ABS, SOC, ugunsmūris un incidentu risināšana, uz izglītošana, kas arī ir būtiska. Ir liela daļa pakalpojumu kā lekcijas, galda mācības, izglītošanas spēles, arī pasākumu, ko mēs organizējam ik gadu kā kiberšahs, kas notiksies šī gada oktobra beigās, kas ir angļu valodā, un esi drošs, kas ir tieši IT, jūsu IT darbiniekiem, kur mēs jau vairāk konkrētāk runājam par šajā laika gaitā piedzīvojumiem incidentiem, kam jāpievērš uzmanība. Tad ieteiktu jums paskatīties, vai jūsu IT darbinieki apmeklē šos CERT.LV un aizsardzības ministrijas rīkotos pasākumus. Kā arī lērums citi pakalpojumi, par kuriem varbūt tik detalizēti šodien neminēju, bet kā viens no tiem, tas ir NTP laika serveris. Tātad tas ir laika serveris pieejams pilnīgi bez maksas, CERT uzturēts, atbilst visiem standartiem, kas pēc būtības nosaka to, ka jūsu log faili tiek precīzā laikā piefiksēti, kas ir ļoti būtiski izmeklējot incidentu, ka konkrēti ieraksti ir konkrētā laikā, kas palīdz risinot incidentu, šos log failus efektīvi analizēt. Un vēl viena būtiska lieta tiem, iestādes, kas nodarbojās ar industriālām pakalpojumiem, tad ir šīs industriālās automatizācijas un vadības sistēma drošības laboratorijas pakalpojums. Tātad visu šie operacionālo tehnoloģiju, programmatūru un lietoto komunikācijas protokolu drošības testi. Arī tādus mēs veicam, un arī šādiem jūs varat droši pieteikties. Kiberdrošības kopienas zīmekļainas platforma, tā ir pieejama ikvienam, kā arī CERT.LV MISP, kas ir mūsu visādu indikātoru un ļaunatūru saistītās informācijas apmaiņas platforma. Tad, ja jūs izmantojat savus drošības risinājumus, sokus vai ko citu, jūs varat mums, pieņemsim, palūgt dalīties ar mūsu šo intelektuālo datubāzi, šiem indikatoriem un rādītājiem, pēc kādiem mēs atpazīstam tieši šos mūsu reģionam būtiskos uzbrukumus. Lūk, šeit arī pēc krāsu gammām centos sadalīt šos pakalpojumus pēc pieejamības. Tātad zaļie ir pieejami ikvienam, vai jūs esat subjekts vai neesat subjekts, to jūs varat izmantot. Zilie, tātad iekrāsot zilā krāsā, tas tiek izvērtēts atšķirībā, cik jūs esat liels pēc noslodzes un citiem aspektiem. Un lilā, tad saskaņot ar Nacionālo kiberdrošības centru, tad jums tiek sniegta atbilde. Tā kā aicinātu ikvienu droši, pirmkārt, jau apzināties, kāda veida pakalpojumi jums ir pieejami. Ja jūs esat Nacionālā kiberdrošības likuma subjekts, tad jau tie jau ir vesels bars ar rīkiem, ar kurus jūs varat izmantot un nekautrēties un pieprasīt, un tad arī sagaidīt šo atbildi, vai un kad un cik lielā apmērā jums šis pakalpojums ir pieejams pilnībā bez maksas. Pirms es noslēdzu savu daļu par CERT.LV pakalpojumiem, tad vēl viena lieta, ko es vēlētos, lai katrs vadītājs, tas būtu mums kā CERT.LV sapnis, ja katrs vadītājs uzņēmumā uzdotu sev šādus 10 būtiskus jautājumus, kas varbūt jums spētu novērtēt, arī pašiem saprast, cik mēs esam kiberdroši kā uzņēmums. Un pirmā lieta jau ir
padomāt, kāda ir jūsu iestādes kiberdrošības kultūra, proti, cik zinoši ir jūsu darbinieki, vai viņi izprot, kā atpazīt šos uzbrucēju pikšķerēšanas ēpastus vai viltus izsūtītos rēķinus, vai viņi viņus atpazīst un vai viņi rīkojas aizdomu gadījumā. Proti, vai jums viņi ziņo, nebaidās jūsu IT darbiniekam ziņot, ja kaut kas ir noticis, un ja viņi ziņo, vai nav tā precīzi šī reakcija, kā ārprāts atkal tu muļķi uzspied uz kaut kā, tas būtu tas nepareizais risinājums šeit. Otrā būtiskais jautājums ir, vai jūsu vadības komanda apspriež kiberdrošību kā vispār kā vienu no tēmām, par ko vadība runā kopā kā stratēģisku jautājumu. Atvēlot šai kādu laiku vai arī finanses. Jo, ja notiek kiberincidents kādā iestādē, atbildīgā persona par kiberincidentu nav IT atbildīgais, bet gan vadītājs. Trešais jautājums, vai mums ir pilnīga un aktuāla IT sistēma datu un resursu inventarizācija. Tā kā to, ko jau Daniels minēja, tātad vai mēs vispār zinām, kas mums ir būtisks, kur tas atrodas un vai tas tiek testēts, un vai mēs apzināmies, pieņemsim, kādi domēnu vārdi mums ir, kādas IP adreses ir, kas tos pārvalda, kam tas pieder, un vai mēs nebalstām visu savu biznesu, pieņemsim uz mājaslapas nosaukumu, kurš nemaz nepieder mums. Ceturtā lieta, vai mēs zinām, kuras sistēmas un dati ir kritiski, vai tie ir aizsargāti, un vai tiem ir veikti kādi testi, un ja tie testi un auditi ir veikti, vai šie atklātie trūkumi ir reāli arī novērsti. Tas, ko mēs arī redzam. Viena lieta ir likt ķeksīt, ka audits vai tests ir paveikts, bet otra lieta, vai mēs pēc kāda gada vai pusgada paskatāmies, un mēs redzam, vai ieteikumi ir kādā veidā un atklātie trūkumi ir atrisināti. Jo tas var būt vistrakākais, kas var būt, ka reiz 5 gados mums ir audits un konstatē viens un tos pašus caurumus, un principā mēs tērējam naudu uz auditu bezjēdzīgi. Sastā lieta jautājums ir par rezerves kopijām un to atjaunošanu, kas ir ļoti būtiski tieši, ja jūs kļūstat par izsviedēju vīrusu upuriem, kā jau minēja Daniels, dažus piemērus, bet to ir dzīvē daudz vairāk, bet ne visi izvēlas par to runāt publiski presē. Tādēļ rezerves kopijas ir arī būtiska daļa tīri jūsu darbības nepārtrauktības plāna sastāvdaļa, teiksim tā. Par incidentu reaģēšanu, vai jūs zinat, ko jums darīt, un vai jūsu darbinieki zina, ko darīt incidenta gadījumā. Tātad, vai jums ir incidenta reaģēšanas plāns, un kad tas ir darbības nepārtrauktības plāns, un kad tas ir ticis aktualizēts, cik sen tas ticis izveidots. Tāpat būtiski par jūsu ārpakalpojumu sniedzējiem ir, kādi viņi ir, kurš uzņēmums var piekļūt manai infrastruktūrai, maniem serveriem vai var pieslēgties maniem datiem un manām datubāzēm, un vai šīs iestādes vai uzņēmumi ievēro kiberdrošības prasības. Kā arī 9. un 10. tātad, vai mūsu publiski visiem piekļuvamiem resursiem ir pieejama daudzfaktoru autentifikācija vai nodalīts piekļuvas tiesības, proti, ka nav mums vienkārši lietotāja vārds un parole, bet ir vēl viens faktors, kā mēs sevi autentificējam gadījumam, ja tomēr uzbrucējs piekļūst mūsu parolei. Un visbeidzot, padomāt arī par scenāriju, kādu parasti vadītāji neaizdomājas, kas notiks, ja es kā vadītājs vai savs nodaļas vadītājs tikšu kompromitēts un kļūšu par kiberuzbrukuma mērķi vai upuri. Kas ir tie dati, kam es piekļūstu un cik tie ir aizsargāti un uzraudzīti vai kādas rezerves kopijas tiem ir veikti. Tā kā jāpadomā arī scenārijs par to, ka jūs arī varat kļūt par upuri. Kā mūsu moto saka, kiberdrošība ir mūsu kopīga atbildība. Un ja mēs katrs kā uzņēmums rūpēsimies par šo kiberdrošību, tad mēs arī sasniegsim šo mūsu kā CERT-LV virsmērķi ir padarīt Latviju par visgrūtāko mērķi kiberuzbrucējiem pasaulē, lai vienkārši viņiem būtu milzīgs galvas sāpes uzbrukt mūsu uzņēmumiem vai mūsu publiskajām iestādēm. Tā kā domāju, ka jums visiem izdosies. Galvenais ir sākt, nebaidīties un izmantot visus šos pakalpojumus, gan ko piedāvā BDA, gan CERT, gan arī citi IT pakalpojumu sniedzēji.